Šodien ir ļoti skaista rudenīga diena. No kokiem lapas sāk krist, bet es nāku uz šo interviju ar ļoti dažādām izjūtām savām, jo mani pārpilda gan patīkamas, gan arī tādas arī mazliet bēdīgas izjūtas. Vēlos pastāstīt to, ka mani divi auģu bērni, kuri atradās Amerikā viesģimenē, braucot uz turieni, viņi bija tādi satraukti, kā būs, kas būs, vai mēs spēsim runāt angļu valodā, cik mums būs viegli, cik mums būs grūti. Ņēmu līdz vārnīcas, un tad, kad es viņus sagaidīju atpakaļ, es nesapratu, kas ar bērniem ir noticis. Bērni visi bija asarās, un kad es jautāju, kā jums gāja, viņi man vairāk par vienu vārdu labi neko nevarēja pateikt. Un tad es viņam teicu, vai jums ir nodarīts pāri? Viņi teica, nē, mums tur bija ļoti labi. Un tad bērni izplūda asarās, un vairāk arī neko man nevarēja pastāstīt. Pēc tādas ilgākas sarunas, pēc pārunām, pēc ļoti grūtām pārunām, bērni sāka pamazām atraisīties un stāstīt par savu pārdzīvoto, par savu piedzīvoto. Un izrādās, ka šie bērni ir atraduši sev ģimeni ārzemēs. Es, protams, esmu pret to, ka mūsu Latvijas bērni izbrauc projām uz ārzemēm, bet redzot bērnu acīs prieka asaras, redzot viņu pārpildītās sirdis ar prieku, ka viņi ir atraduši beidzot ģimeni, un ka no bērnu mutes skan, bet man šobrīd būs savs tētis, un ka man būs sava mamma, un man būs sava istaba, un tas nespēja atstāt tevi tādu vienaldzīgu, un tāpēc man tāds ļoti liels prieks ir par to, ka bērni ir atraduši sev ģimenes. Un kaut arī šobrīd viņi aiziet adopcijā, un tā ir mazliet skumji, bet tas reiz arī priecē. Un šķiet, ka divi vēl Latvijas bērni būs atraduši sev ģimenes, kaut vai ārzemēs. Šo bērniņu aiziešanu no manas ģimenes, un mana darbība neapstāsies. Un es noteikti turpināšu strādāt, un ja būs iespējas, palīdzēšu vēl kādiem bērniem, vēl kādai ģimenei, vai nu bērniem atgriezties savā ģimenē, ja tas būs iespējams. Un, ja nē, tad mēģināsim sameklēt bērniem ģimeni vai nu Latvijā, vai nu ārzemēs. Es ļoti ceru, ka ar šiem bērniņiem, kas aizbrauks, kas dosies projām uz ārzemēm, un ka mūsu kontakts nepārtrūks, un ka mēs uzturēsim vēl kaut vai rakstiskas un tās sarunas un visu pārējo mūsu kontaktus. Es domāju, ka tas nevar tā pārtrūkt vienā reizē, jo bērnu emocijas ir bērnu emocijas, un viņu prieks, un tas, ka viņi ir atraduši sev ģimeni, tas pārpilda visu, un viņiem vēl ir arī kādu laiku jādalās ar to, kas viņiem ir bijis, un ar to cilvēku, kas viņiem ir bijis, kas viņiem ir palīdzējis tikt līdz tam, līdz kam viņi ir nonākuši.